Tuvojās 2026. gads. Kas tev par to ir jāzina no ciparu psiholoģijas viedokļa? Tas ir gads ar gada enerģiju kopējo 1. Tas 1 sāk savu spēku ne jau 1. janvārī, bet gan jau tagad. Tu jau tagad vari sajust, ka šī viennieka enerģija sāk darboties. Un ko tas nozīmē? Tas ir par visa jaunā sākumu. Vislabāk izmantot šo gadu ir plānot jaunas lietas, mērķus izvirzīt, nebaidīties riskēt, būt ar iniciatīvu. Negatīvais, ko tu varētu sajust, ir tas, ka tāda vientulības sajūta, kad iespējams ar kaut ko nevar visu to tikt galā, un tad bailes riskēt. Nevajag baidīties, vajag iet uz priekšu. Ko vislabāk darīt? Definē savus mērķus, var uz visiem 9 gadiem. Pieraksti tos, un ja tev ir jebkādas jaunas idejas par darbu, dzīves vietu, mācībām, savu dzīvi, savu attīstību, šis ir labākais laiks, kad to sākt realizēt jau tagad. Ja tu vēlies uzzināt savu personīgo gadu, jo iespējams tavs personīgais gads ir cits, nevis viens, tu vari pasūtīt sava gada prognozi, ja negribi pats neko rēķināt, bet ja tu vēlies rēķināt savu personīgo gadu sev un saviem draugiem, tuviniekiem un viņus pārsteigt, tad var iegādāties arī video materiālu meistarklasu, kurā ir visas formulas.